Vai fiks, kamēr no kopīra es slēdzam ārā. Fiks. Nu ko, vīri trenējās. Jūs droši vien prasīsiet, kāpēc es esmu ķiverē. Kāpēc es esmu ķiverē? Tāpēc, ka es, man te TikTok kontents to. Es vienkārši vīriem solīju, ka es ķiverē trenēšos, tāpēc, ka tā ķivera man dod skatījums TikTok vidītiem. Nezinu, kāpēc. Varat iečikot. Tātad. Kas šodien te ir pa kino vispār? Šodien notiek kino, iepazīstinam mazāko junioru ar trenišķieku zāli. Mazais juniors jau spirina kājas, jau gatavojās jau cilāt spiest un ķert un grāt. Ieliksim vīri pagaidām kriestiņā. Tu bišķi pačilot, jā? Un teic, tu uzfilmēs maziņu vidikiņu. Tātad. Es gribēju uztaisīt mazu update, parādīt, kas te notiek manā sporta zālē. Nu jau te bišķi jau izskatās jau pēc sporta zāles. Pasties man sasniegums stūrīt. Pagaid bišķi jāpiet tālāk. Bišķi jāpiet tālāk. Bišķi jātiet tālāk. Nu kāds tur sasniegam vienkārši tīri. Tas ir principā, zin kā, es te gribēju džimā, tas te viss iedarās vislabāk. Vienkārši gribēju lai stāvta mans tāds kā, mans dzīves posms, ja, atmiņas kaut kādas, kas kādreiz ir darīts un kas kādreiz ir noticis, ja, noticis piedalīts šajās te bodybuilding sacensībās, ne, bet mens fizīgi. Bet, nu jā, tas ir tā, tīri tā, lai stāvta stūrītī. Nu jā, es laikam TikTokā tikai parādīju, kā izskatās mans gymbo, bet kā jūs redzat, viņš ir pamatīgi iekārtots. Un jo vairāk es viņu iekārtoju, jo man vairāk jau te gribās laiku pavadīt. Es te reāli pusdienu varētu tusēt šeit. Mūzika. Reiz man ir mūzīkas stūrs. Tātad te iestiep šito skapīti, kur te principā man tumbiņš stāv, vecais telefons, kuram jau te, vēlāk tas tā sīgums. Un spoguls, te vajag tieši forši, tāpēc, ka te, kaut ko tur tais biceps, triceps, jā, ir tieši no sāri, ka spoguls baigi ideāli. Un reku tur es logiem ieliek priekšā, to pašu, kas man augšā viestabā stāv. Vienkārši, lai loks nav pliks, un te es domāju, sakrāmēšu tukšās proteīnu burkas krāšos palodas, lai stāv rindiņā. Starp citu, jā, tiks, protams, jāizstarp ir mazā reklāmiņa, Nutritions, vitamīns.lv, links aprakstā, visiem sporta uzturām, vitamīniem un tā tālāk, esmu profesor atklāju Kola Bofreida. Tā, nu tad pirmkārt, es jums parādīju, ko es uzmeistaroju, nāc domāju parādīt, skaties. Es beidzot uztaisīju šitos te vadus, lai es varu taisīt krūtis. Es jau viņus senes, man liekas, Anglijā jau kaut ko tādu domāju uztaisīt. Un rekord, pasties, nopirkt šitās te divus āķīšus. Nu ne āķīši, bet šitos, kā viņi saucās tie rullīši. 4 kapekām viens laikā, tā kā nepilns desīts. Tad te ir vēl šitie te āķi. Tad te vēl ir šitie te karabīnas, 1, 2. 3, 4, 5, 6 karabīnas nopirkt. Viena maksāja nepilnu eiro laikam. Un vadu šito te nopirku kabeli, cik viņš ir esams, es nezinu, tur kaut kāda 8 mm vai kaut kas tāds, 6 metrus laikam. Un tad es pasūtīju internetā šitie kaut kāds nepilns desīts maksāja, vai kaut kāda 7, 8 eiro kaut kas tāds. Un iekāru, rekur pat tuvāk 2,16 iekšā, 2,16 kilo bumbas. Un skaties, nu jūs jau zināt, kas zina, priekš, kam tas ir vajadzīgs, vai viņš jau vēl mal uzmanīgi. Aiziet. Paskaties. Ritīgi izstiepjam un squeeze. Bām! Paskaties, kā tur viss funkcionē aizmugurē. Nu, tu jau viņu neredz, kas tur notiek aizmugurē. Redz mans spoguli. Nu, šitais te ir tāds nenormāli labais upgrade. Ritīgi prieks, man liekas, kaut kāds 7 sets uztaisīja šitiem te. Nu jā, tas ir tas upgradeīņš mazais, ko es uztaisīju. Principā, reku man ir pievilkšanās, es ieliku šitos nebagainis, bet čalis uztaisīja speciāli un atsūtīja par reklāmiņus, ja tur uztaisījumās reklāmiņš. Tos es iekārtu šitā par iekārtu, redzi, baigi interesanti čik, un es varu pie viņiem var pievilkties. Jo, pirmkārt, redzi, cik ir ies, man ir pa sēnu. Un, ja es vilkšot pie šitā, tad es daudzīšu power, tas ir pirmkārt, notrkārt šitā štanga ir višķi patīva, man nepatīk un slīd. Šitais ir kā reizi neslīd, višķi rēsnāks un ideāli pievilkties.
Nu, tad, protams, viss pārējais, jūs jau zināt, te es varu taisīt spānus, skatīties spogulī, te es visu no augšas, biceps, triceps, štangi, skvati, bench, tagad arī ir šitie keigli, jā, kabeļi, vadi. Principā viss maziņš paklājiņš, tāds parodījuma paklājiņš. Te ir pāris govs ķēdes, kuras es, principā, lai es vēl varu, teiksim, tiem vadiem iekāt vēl kādu rīpiņu klāt. Bet, principā, 16 kilo jau baigi labi pietiek. Pareizi, pats galvenais, jūs jau redzat, ka tiek spoguļi pielikt. Es gan bišķiņ nolažojos, es visus spoguļus pielikt pie pašas grīdas. Viņus, principā, vajadzēja bišķiņ pacelt uz augšu, tāpēc, ka es tagad stāvu, es reāli redzu tikai sev muti, tikai bārdu, ja. Principā, viņiem vajadzēja bišķiņ augstāk, bet, labi, sūds ar visu, zinām. Ko tad tu tur, tāpēc, tu taisīs bicepus te, ja, vai arī, teiksim, taisi plecus, tu tāpēc bišķi ieliecies, un tad tu redz pilnu augumu sev. Vai arī tu visbiežāk te vienkārši sēdēs un tu, teiksim, taisīt plecus vai bicepus vai kaut ko, zinām, bet, spoguļi tas neatņemam tā. Es teicu, ka galvenā zvaigzne pagaidām vismaz, jā. Un, protams, arī neatņemam sastāvdaļa ir šitais spogulis, nevar taisīt. Un šitais spogulis ir nenormāli gārs kājas izskatās, kāds redzēs. Nenormāli gārs kājas tāds, tikai dienvīgs ritīgs, bet, tāpēc, ka tie spoguļi savādāk ir. Bet tas arī vajag labs skvatiņus taisīt, jā, vai, visu pilnībā spogulis, nenormāls bonusiņš. Jā, spoguļi, tas šito salikt, rekur otrā pusē parāda, te ir mazā naglas siena, tur ir kaut kāda riņķi un siksna un vests un šis un tas, un, protams, galvenais motivējošais paklājs, kurš ir vecais labais CT ir mazliet iesvīts, nezinu, kāpēc. Mazs grafitī no Buffride, mazais Buffride grafitī, un jā, un kas tad vēl, es to sienu gribētos nokrāsot vai nu pelētu vai melnu, bet, pa lielām, zini, kas man vēl trūkst, nākošais, ko es gribu, ir kāju mašīna, ko jūs laikam kaut kur stāstīt, kājām, jūs sapratāt, jā, kvadus taisīt, un kas trenējās, tie saprot, ka tas ir vienkārši nereāli krūta mašīna, tādu pumpīt dabūt kājām, jā, kā ne ar ko. Un reāli tas, jo principā es varu pilnībā visu uztaisīt, izņemot to, jā. Un tam, kad kā reiz te būtu stūrī aparāts, te varētu sēdēt un taisīt kājas, būtu vienkārši ideāli, vai tā te ieslīgi, perfekti. Un varbūt arī otrā stūrī kaut ko, bet, es nezinu, to ar laiku, jo, principā, es jau sapņoju joprojām par to pašu savu džimu kādreiz atvērs jau. Un kā lai var atvērt džimu, ja tev nav ekipējums, ko tu tur atvērs? 2 hanteles ieliks un 4 ripas. Tā kā, zin kā, sākumā ir lēnā garā, tas teiks, kas cičiem. Laura nav sajūsmā, man cīču kratīšu. Labi, ko es gribēju, ko es vispār runāju? Jā, par to džimu un čau veicīt. Jā, tā kā lēnā garā ir sākumā jāiepērk kaut kāds ekipējums laika gaitā, un tad jau varbūt arī kādreiz būtu ekipējums. Bet zinu, es domāju, ka nenormāli gribās aiziet uz džimu, reāli gribās tik sen nav būs džimā. Kad tu nāc uz savu džimu, viņam uz džimu? Nē, jā, džims, saprot, aiziet uz kopējo džimu, saprot to atmosfēru, iegūt to, es nezinu, kā lai to izskaidro, bet tas ir, šad tad gribās, ja kādreiz par ētam. Un jā, es pat nezinu, kur kāds ir, vai kur smiltenē ir džims, vai kur vispār ir. Un kaut kāds kādreiz tiks, ka Gaujienā arī ir, vai esot bijis, vai kaut kas es neatceros. Varbūt kāds nezinu pa Gaujienu kaut ko, ir bijis tur kādreiz, Možda, jābūt Gaujienā vaļā džims ir, un no visiem tiem 150 cilvēkiem, kas tur dzīvo, možda kāds atnāks, lai cik Gaujienā bija iedzīvotāji? Nē, 700, 800. 700, tik daudz, vai 500? Karāč, jā, bet tas būtu reāli vispār forši 5 minūtes no šeienes vienkārši atvērt Bafu džims vienkārši Gaujienā, sanāk no visas pasaules plašās ierodās cilvēki. Labi, tas tā. Ko es vēl gribēju stāstīt? Pa lielam jūs visu arī izstāstīt, vēl ko es gribēju stāstīt, es te reāli tagad, cītīgi es jau iepriekšējās 2 nedēļas cītīgi trenējos šitai tie zemesardzes normatīviem fiziskajiem. Un es, principā, man ir tā tabula, es zinu, kā tur laikam būs, plus mīnus, un tur bija atspiešanās, presītes un skriešana, jā, principā, manā vecuma grupā, jā, es skatījos atspiešanos,
Uz 100 punktiem es vēl nevaru uztaisīt, jo tur ir principā apmierinoši, tur labi, teicam, izcili, tur ļoti labi, un 100 punkti, tas ir the best, vienkārši uz maksimumu. Presītes es varu uz 100 punktiem, maksimum, jā, tur bija 71 presīti, laikam. Visi varēja? Jā, un tur var jābūt rokām uz pleciem un ar virs ceļiem, un tad tu vari bišķi atpūsties un tad atkal nošķīt. Un 71 es varu mierīgi. Un atspiešanās vajag 67 reizes. Es varēju tagad 50 laikam, un arī atpūsties, var paceļot pakaļ gaisā, viņš atpūsties un atkal. Un pagaidām no 50 tas ir uz laikam izcili, bet es gribu aiziet uz 100 punktiem, man nedara izcili, man dara pilnībā 100 punkti. Un tas pats ar skriešanu. Skriešanu es vienreiz pamēģināju, bet es neuzņēmu laiku, un šodien es patrenējos, man 2 brīvdienas šodien rīt. Un rīt es no rīta netrenējos, bet es paņemšu suni, teiksim, aizskriešu. Man ir tā viena vieta, es zinu, ka tie 3 km apmēram sanāk. Un es vienkārši sākumā tādā mierīgā solī paņemšu uzņemšu laiku, cik man aizņems tā vienkārši normāli skrienot 3 kilīšus noskriet. Un to es arī, tur tam man liekas būtu 100 punkti, vislabākais jānoskrien 10 minūtēs un 14 sekundēs, vai kaut kas tāds, jā, nu tā kā redzēs, kā man ar to skriešanu ies. Vispār jau, man es to Zemesāļus jau tur eju, tagad, kad bija jau otrais weekends, jā, un nenormāli krūti, un viss tas actions, un viss, kas tur man tā gribās izstāstīt, un padalīties ar visiem, un par to vien runāt, un kaut kāds bildes, bet nevar tur ne bildes taisīt, ne video filmēt, tur bija atsevišķa lekcija pa visiem sociāliem, un pilnīgs krusts pāri, un tā kā es tur neiešu sūdz taisīt un riskēt, un filmē vai fočēt kaut ko un tā kā, bet forši, viss notiek. Un kas tad vēl vairāk nekas, jā, tas viss, un jā, tā kājmašīna, vēl es gribēju vai nu tā kājmašīna, vai arī hanteļu komplekts, un tas būtu the best, tāpēc, ka man hantels, pirmkārt, man vajag 2 15-nieces ripas vēl vajadzētu, un 2 5-nieces ripas, jo principā šitais te, es taču jums neparādīju vēl viens upgrades, kas ir šitais te, paskatēs, šitos te es beidzot nopirku. Šitie te arī maksāja kaut kā 7 eiro, laikam. Es principā varēju vai nu pirkt tās atspēres drāts, ko uzmauc virsū, vai šitāds. Es gāju šitie tādi, es nezinu, vajag krūti liekās, un vajag ko ērt, un čik, un viss, un tev rīt turās virsū. Un jā, principā, jo ir tā kā ar šito štangu taisot, tricīšu un tricīšu prasītos bišķi lielāks svars, jo šitās man ir 8 kilogramīgās ripas, un tas ir viss, es te vairāk neko uzlikt virsū nevaru, vai nu arī 20. 20 man ir pa daudz, principā uztaisīt jau varētu dažs reizes, bet lai tā normāli taisīt, vajadzētu kaut kā 15 nieces, zin kā, un tā kā vajadzētu 2 15 nieces un 2 5 nieces vēl. Un tad vēl hanteļu komplekti, jo man hantels ir 2 plasmas ripām, ja, kuras es šeit vēl pielieku, tur izmantoju klāt, un tā kā principā prasītos kaut kāds hantels, ja man te nav jāskrūvē, jāņemās, un ja vienkārši stēnīši bija noņemts, paņem mazāk, noliec, paņem līdz kaut kādu 30-35 kilo būtu normāli. Tā kā par to jāpadomā. Bet jā, tā kā džims to par vien mājīgāks, nākošais jā, vai tie paklājas vajadzētu salikt, sienu nokrāsot, hantels, kājmašīna, un te vispār te pat ir šitais te normāls džims. Labi, cik mums tur laiks iet? 13:48. Wow, nu jau bišķiņ pa daudz, es te aizrāvies. Nu ko, vīriņ, ko tu saki? Īkšķi gaisā? Poink. Poink. Suns arī te bišķiņ iečilo ar mums. Labi, viss pietiek pļurkstē, saņemt pa daudz. Tiekās nākošajā vidikā. Čau!